Mans vārds ir Gunita Lagziņas-Kroterēna, un šodien mēs tiekamies 108. rubrikas Darīt ir radīt, ja nejaušība nav sērijā. Šodien es vēlos padalīties ar savu pieredzes stāstu, ko varētu nosaukt arī par neapmaksātu reklāmu no mutes mutē, bet es vēlos pastāstīt par kaut ko fantastisku, ko es pieredzēju un piedzīvoju. Pirms kādā laikā, neatceros cik sen, es uzzināju, ka Liepājā ir tāds pakalpojums kā galvas spā. Tad izdzirdēju vienu pozitīvu atsauksmi no draudzenes, tad vēl viena draudzene bija bijusi, tad vēl trešā pozitīvā atsauksme atnāca. Un tad man trāpījās tāds viens milzīgs projekts, kurš man sagādāja diezgan daudz galvas sāpes. Un tad es ar sevi vienojos, ka tad, kad pabeigsies pirmā šī projekta kārta, es sev palutināšu ar galvas spā. Un tātad pirms apmēram nedēļas biju izbaudīt šo procedūru Liepājā, Bāriņu ielā 27. Meistare Inga, var piesakot sociālos galvas spā studija Liepāja. Zinu, ka TikTokā 100 punkti ir. Tur es arī ieraudzīju pirmo reizi, ka kaut kas tāds ir. Un viņai starp citu tikko palika gadiņš studijai, tā kā vēlu daudz laimes, bet kā tad bija tā pati procedūra? Es gāju no sākuma, noguļos uz kušetītes, tur mani sapakoja no visām pusēm ar sedziņām, plediņiem, tā kā tādu taurenīti kūniņā ievīstīja siltumā. Un tad ķērās pie pašas procedūras. Jau no paša pirmā mirkļa man bija tāda sajūta, ka man ar eņģeļa spārniem noglāsta, un tad tur visādus līdzekļus lika tais matos. Tad, kad bija viss, es jau, protams, neredzēju, es tikai varēju iztēloties, ka man bija sajūta, ka man te riņķī ir vienkārši putu mākonis, tad man bija sajūta, ka es esmu nonākusi debesīs, un visa tā aprūpe bija tik maiga, tik relaksējoša, un tur ar ķemmītēm, ar kaut kādiem citiem, tādiem bumbulīšiem man likās, un izmasēja matus, izšķubināja sējas masāžu, vēl veids dekoltē zonas ar ūdeni, ar visādiem līdzekļiem. Vienmēr sakot, kaut kas fantastisks. Man joprojām ir sajūta, ka es esmu mazliet pabijusi debesīs, un pati sev esmu apsolījusi, beigsies tā lielā projekta otrā kārta, tad es noteikti tieši vēl vienreiz sev litināt, jo tas tik tiešām kaut kas brīnišķīgs ir. Tā kā sēdošā darba darītāji, un ne tikai tiem, kuriem ir problemātiskā šī zona, droši meklējiet Liepājas galvas studiju Liepāja. Galvas spā studija Liepāja, Instagramā nezinu, bet TikTokā točna. Jā, meklējiet Bāriņu ielu 27 Liepāja un izbaudiet. Super, meistare Inga ir fantastiska. Paldies tev, Ingucīt, un uz tikšanos cerams drīz. Tā!